saprotu, ka mums lielākai daļai nojausim par to, kas šeit notiks, ir visai maza. Pēc ievadā mazliet pastāstīšu, kas ir psihoekoloģija, ko viņi elpo. Un tad jau semināru gaitā jums radīsies kaut kāda nojauta, kāpēc jūs esat šeit un kāpēc jums te jābūt. Varbūt nav jābūt. Viena lieta, ko es gribētu uzreiz tā kā norunāt, tad viss, kas šeit notiek, būtu jāuztver kā neteiksim, kā joks, kā jāņem viegli, ja tas kaut kādā veidā pirmajā skatījumā varbūt nav saskaņā ar jūsu iepriekšējo dzīves pieredzi. Uzskatiet, ka šodien ir tā diena, kad jūs spēlējat spēli. Spēle saucās tukšā krūzīte, kurā mēs varam kaut ko ieliet. Pēc tam viņu var izliet klārā, bet princips ir tāds, ka, ja mēs kaut ko gribam jaunu uzzināt, tad vajadzētu dabūt to trauku tukšu, lai viņā kaut kas var ieliet, jo, ja viņš ir pilns, tad tur neko ieliet nevar. Psihoekoloģija radusies, būtībā viņas aizsākumu meklējumi ir ļoti sen, jo zināšanas nāk no aizvēsturiskiem laikiem. Bijušais Padomju Savienības militārais komplekss savā laikā pētīja daudzas ezotēriskās lietas, daudzas lietas, kas saistās ar reliģijām, tā reliģija analīze, kontekstā ar mūsdienu zinātnes sasniegumiem, cilvēku izpētē, ķīmijā, bioloģijā. Militārais komplekss, protams, šīs zināšanas savā laikā izmantoja militārām vajadzībām, un pēc Padomju Savienības sabrukuma tas zināmā mērā saistīts ir arī ar cilvēces kopējo, teiksim, mēs skatīsimies, kā ir izmainījusies cilvēces kopējā evolūcija. Šīs zināšanas tika sāktas izmantot arī konversijā miermīlīgiem mērķiem, respektīvi ne tikai nogalināšanai, bet arī veselības atjaunošanai, jo, kā mēs zinām, jebkura zāle ir gan kā zāle, gan kā indi vienlaicīgi. Jautājums ir, kādās devās mēs un kad viņas pielietojam. Un pamatā psihoekoloģijas nostāja tāda, ka neviens psihoekologs jums ar putām uz lūpām nemāksies virsū un neteiks, ka pieņem šo te domu, šo te ideju, šo te doktrīnu kā vienīgo. Psihoekologs jums var parādīt, dot iespēju, to vai jūs to izmantojat vai nē, tas ir atkarīgs jau no katra konkrēta cilvēka. Un tas, ka jūs esat šodien šeit, zināmā mērā, ir likuma sakarība, tāpēc, ka, kā mēs redzēsim, tad cilvēks, tad, ja mēs schematiski attēlojam cilvēku, tad mēs varam redzēt, ka cilvēks ir tā kā elektromotors, tā kā tramvajs, ja tā tēlēni izsakās, tad cilvēks saņem elektromagnētisko zemes enerģiju, un augšā viņam ir struktūra, ko mēs saucam par garu. Ja tad viena enerģijas plūsma nāk no apakšas, otra nāk no augšas no kosmosa, tad ir mikrokosmos un makrokosmos. Vēlāk es parādīšu, kā tas attiecās uz astroloģiju, uz planetārām lietām. Sāksim no vienkāršām. Ja mēs attēlojam cilvēku, tas būtu cilvēka fiziskais ķermenis, tad tāds pats ķermenis cilvēkam veidojās tā saucamais neredzamais ķermenis. Viņš kopē fiziskā ķermeņa kontūrus, jeb otrādāk fiziskais ķermenis rodās no šī astrālā ķermeņa. Savukārt astrālais ķermenis veidojās no šīm te struktūrām, kas ir dvēsele, gars, un tālāk mēs skatīsimies, kā tas sastāv smalkajos plānos. Un, lai varētu sākt saprast tos procesus, tad viens no labākajiem rādītājiem, kas raksturo cilvēka būtību vispār un viņa fizisko un garīgo
būtību uz zemes, tad, ja mēs attēlojam cilvēku, zinātniski ir pierādīts, ka cilvēka smadzenēs veidojās impulss, kurš skanē laiku, telpu, krāsu, smaržu, garšu, viss, kas notiek apkārt cilvēkam. Un tie impulsiem ir 3 galvenie vektori. Tātad ir bioloģiskais. Viņš veidojās cilvēkam domājot par fizioloģiju, par visām lietām, kas saistās fizioloģiju, gastronomiju, seksu, viss, kas saistās ar cilvēku fizisko ķermeni. Tad nākošais ir tā saucamā vertikālā, jeb garīgā orientācija. Tad šī būs fizioloģija, šī būs garīgā. Šeit cilvēka smadzeņu darbības aktivitāte ir vērsta uz garīgām lietām. Tās var būt arī radošas lietas, zinātne, dažās jomās garīgās izpausmes, meditācijas, viss, kas saistās ar augstākiem plāniem. Un ir vēl trešais vektors, 3-dimensiju bildē. Tas būtu tā, ka, teiksim, tā projekcija iet caur ausīm. Tad sociālais. Cilvēks domā par uzņēmējdarbību, tad tas ir vadītājs augsta ranga, tas ir politiķis, vadītājs, tad sociālas dažādas izpausmes. Un šeit uzreiz var pielikt, teiksim, ciklus. Visiem zināms ir, ka 7 gadi ir fizioloģija. 7 gadu laikā cilvēkam nomainās fiziskās struktūras, šūnas, kauli, audi. Garīgajā dzīvē tas ir 9 gadi. Tik pēc 9 gadiem cilvēkam ir jāpārskata savu garīgā ideoloģiju. Tad tas nozīmē, ka viņam jāmētājās ir kaut kādās globālās lietās, bet vienkārši jāpārskata, varbūt jāpāriet uz augstāku līmeni, kaut kādu, jāpārskata savu attieksmi sociālā plāksnē. Tās ir partnerība, tad tā skaitā arī laulība, un tie ir 5 gadi. Ik pēc 5 gadiem cilvēkam mainās šīs sociālās izpausmes. Ik pēc 5 gadiem būtu vēlams pārskatīt sociālās dzīves, teiksim, partnerattiecību modeļus, ja, jo cilvēks nestāv uz vietas, mainās vide, mainās cilvēks, mainās otrs partneris. Un, ja attiecību, teiksim, tās normas un ieradumi viss paliek iepriekšējā līmenī, tad pēc 5 gadiem ir krīze. Ja? Šie ir krīzes datumi, teiksim, krīzes. Tas nenozīmē, ka krīze ir neizbēgama. Tas nozīmē, ka ik pēc 5 gadiem vai 9 vai 7 ir jāizmaina sava domāšana attiecībā pret partneri, šī gadījumā sociālā izpausmē. Jo tas princips ir sen zināms, un visa dzīve tika pakļaut šim principam, lai savā starpā veidot kopdzīvi šādi cilvēki, bet neveidot šādi, jo katram cilvēkam ir savs gars, savu garīgā sistēma un savs dzīves uzdevums. Un, ja šāds cilvēks savienojās ar šādu cilvēku, pirmkārt, šis nevienmēr būs gatavs fizioloģiski uztvert šīs augstās vibrācijas. Savukārt, ja šis atdos savu enerģētisko potenciālu tādam cilvēkam, viņš nespēs īstenot savu gara uzdevumu. Līdz ar to no tā rodās problēmas, arī karmiskas problēmas. Kāds tam visam praktisks pielietojums? Šos te astotniekus var izmērīt. Tad laika asis nosacītām.
Mēs varam, tātad biooperators, strādājot ar konkrētu cilvēku, sāk ar to, ka viņš izmēra, kāda ir cilvēka dzīves tātad līnija, jeb mentālā ķermeņa konfigurācija. Ja mums interesē, teiksim, 2012. Gada februārs, tad mēs uzliekam šeit janvārs, februārs un skatāmies, teiksim, periodu no februāra līdz šodienai, teiksim. Aprīļa beigas, ja, teiksim. Šos te mēs varam sadalīt pa datumiem, un biooperators noskaņojās ar savām smadzenēm uz konkrētu cilvēku. Kreisā roka ir saņemošā roka, īpaši kreisās rokas vidējais pirksts, tas ir kā antena. Un tātad biooperators ar tā saucamā pandermatorā vēstījuma palīdzību ar kreiso roku uztver informācijas, izlaižot caur savām smadzenēm ar labo roku, tad iet, labā roka ir atdodošo, tad iet stāvoklī šeit un tagad, protams, un noņem šo te raksturu lielumu no konkrēta cilvēka, konkrētā laika posmā. Un skatās, teiksim. Izveidojās grafiks. Grafika, teiksim, laika as ir nosacīties 100%, 200%, 300%. Tie ir nosacīti enerģijas procenti, kuri tad ir noskaidrots un ir izmērīts, kad attiecīgi 100% nodrošina fiziskā ķermeņa normālu funkcionēšanu. 200% tas ir neliels enerģijas pārpalikums, kas nodrošina cilvēku kvalitatīvu izpausmi sociumā, tātad biznesā. Un savukārt 300% liecina par trīskārtēju enerģijas pārpalikumu. Cilvēks ar 300% un vairāk ir spējīgs jau ne tikai normāli funkcionēt un būt vesels, bet arī mainīties ar enerģiju. Tātad tie ir garīgi procesi, tas ir radošs cilvēks. Un savukārt, ja šis te grafiks noslīd zem saucamās 100% atzīmes, tā jau ir mīnus zona, šeit būs mīnus 100, mīnus 200 un tā tālāk. Tā jau ir destrukcija, tā ir noteikti jau slimība. Virspusē būs slikts garstāvoklis, slinkums, alkoholisms. Šeit alkoholisms pastiprinās. Pēc tam par to runāsim. Kāds tam visam iemesls? Ja mēs skatāmies atkal mūsu mentālo ķermeni, cilvēkam piedzimstot, šeit ir atskaites punkts, kad cilvēks sāk elpot, tad olšūnas apaugļošanās notiek. Tiek dot tā saucamā ķermeņa matrica, jeb genoms, kas ir savu veidu etalons tam, kādam cilvēkam ir jāizskatās katrā konkrētā kvanta momentā, katrā konkrētā vecumā,